Izdarīja pagājušajā nedēļas nogalē Lietuvas pilsētā Rostoku un tagad mēģina apmānīt Aleksandru Samailovu blokā esošo Gončarovu, bet viņam tas neizdodas, bet ļoti pašaizliedzīgi un gudra spēle aizsardzība Aleksandrs Samailovs un vēl viena iespēja Krievijas duetam un ko fiksē līnija tiesnesis. Līnija pie tiesnesis fiksē, kad bumba ir skārusi laukumu, tādējādi jau 12. punkts Krievijas duetam un rezultāts jau ir izlīdzinājums 12-12. Spēles pirmajā setā pirms pusminūtes pārtraukumā. Līnija tiesnesis, spēles pirmais tiesnesis fiksēja, kad Krievijas duets ir kļūdies uzbrukumā raidot bumbiņu dēļ. Latvijas duetam bija arī 2 punktu pārsvars par Krievijas duetu, atgriežoties pēc tehniskā pārtraukuma. Latvijas duetam izdevās gūt vēl 1 punktu, bet tad spēles gaitā jau Krievijas duetam izdevās nedaudz veiksmīgas 2 epizodes un izlīdzināja rezultātu starpību. Iepriekšējā epizodē spēles pirmais tiesnesis Egils Tišanovs fiksēja, ka bumba ir skārusi Gončarovu pirkstus, tādējādi raidot bumbu bloksauts un piešķirot 13. punktu Latvijas duetam, bet iepriekšējā ir tagad iespējams sarunā, kurš vairāk ņem vidu, kurš uz balām, bet tagad jau viegli sitiens 4. metrā, bet pašaizliedzīgi Krievijas duets spēlēja. Aleksandrs Samailovs nedaudz neapmierināts ar spēles pirmā tiesneša tādu tiesāšanu, kad iespējams tur vajadzēja būt kļūdai, ka bumba ir tagad neapmierināts iet pārmīt. Iespējams spēles pirmais tiesnesis varētu domāt kādu zelta no kārtiņu, bet atkārtojumā redzam, viss bija mierīgi. Iespējams, Aleksandrs Samailovs uzskatīja, ka Krievijas komandas bloķētājs ir skārs tīklu, bet šajās setā ir izvirzījies vadībā, bet 1 punktu pārsvars ir tikai Krievijas duetam. Nulkosim, Jānis Šmēdiņš ar spēcīgu sitienu triec bumbu laukuma līnijā, uztaisot tādu Pēters Smiltīs un izlīdzina rezultātu 13-13 par labu. 13-13 par labu abām komandām, tā varētu teikt. Servis līnijas, lai izpildītu planējošo servi pa Aleksandru Samailovu. Un cēliens Aleksandram Samailovam un tagad mēģināja pārkatot pāri Grigorija Gončarova rokām, bet Grigorijs Gončarovs parāda citu augstumu pie tīkla un atmet bumbu apakaļ Latvijas dueta laukuma pusē un rezultāts starpība jau ir sarucināta līdz minimālam, vairs tikai